Nu ko, parunājam par biti. Jā, par to, kas ir mobilo sakaru operators. Kāpēc es gribu runāt tieši par biti? Es parunāšu arī par citiem operatoriem šajā video. Vienkārši es skatos Facebookā, tā kā delfinārijas ievietojas rakstu, kur kaut kāds onkulīts atteicies no bites pakalpojumiem, un viņam uzlikts 30 000 eiro sods. Es šajā video gribētu paskaidrot, kā tas sods rodās, kas un kāpēc, un vispārībā par pieredzi ar visiem šiem sakaru operatoriem. Tātad kādu laiku atpakaļ, kādu pusgadu vai bišķi vairāk, es ieeju savā e-pastā, kuras varbūt baigi bieži nepārbaudu, tas tāds rēķinu e-pasts, un skatos, tur ir atnākusi vēstule. Ja tu gribi turpināt mūsu pakalpojumu izmantošanu, vēstuli no bites, tad tev būs tā, mēs tev piemērosim tādas pašas atlaides kā līdz šim turpmāko 2 gadu laikā. Bet, ja tu gadījumā izlemsi atteikties no kāda no šiem te numuriem, tad mēs tev piemērosim pilnu 2 gadu maksu par to numuru un bez atlaides. Piemēram, teiksim tā, internets maksā, es nezinu, cik viņš tur maksā, piemēram, 20 eiro maksā viens internets. Man tas internets maksā, teiksim, kādi 7 vai 8 eiro. Tad es maksāju katru mēnesi par šo internetu, kurš tur oficiālajā cenu lapā, teiksim, ir 20, es maksāju 7. Bet gadījumā, ja es no šī interneta atteiktos, tad es samaksātu 20 eiro reiz 24 mēneši. Un tādi numuri man ir kaut kādi 11, saproti, uzņēmumam, man teiksim, es nezinu, 15 vai 13, kaut kas tāds apmēram. Līdz ar to, ja es atteiktos, teiksim, vispār no bites pakalpojumiem, man arī būtu jāsamaksā 1000. Kur slēpjas prikols visā šī, tā teikt, līgumā? Tas, kad es to e-pastu izlasīju pēc tam, kad, es pa vēlu izlasīju, tur bija kaut kāds termiņš, 3.1. vai 1. vai kāds, es neatceros, bet es viņu izlasīju vēlāk. Es zvanu uz to biti, es saku, es tikko izlasīju tādu e-pastu, ka jūs man tā gribiet darīt. Un čoms man saka, vecīt, neko darīt. Tur mēs vairs neko mainīt nevaram. Es nezinu, kā īsti tā to var izdarīt, kad bez kaut kādas manas piekrišanas tādu līgumu noslēgt. Bet var, acīm redzot. Jo es domāju, ka tas milzīgs uzņēmums kā biti, viņi taču nav muļķi. Viņi saprot, cik tas juridiski ir korekti un pareizi, cik tā ir godīga vai negodīga komercprakse. Un tā tālāk, acīm redzot, tā ir godīga komercprakse par to, ka tev jābūt pret šo uzņēmēju lojālam. Tagad parunāšu par citiem operatoriem, kāpēc es vispārībā izmantoju bites pakalpojumus. Visa mana, tā teikt, mobilo sakaru pieredze sākās ar pirmajiem mobilajiem sakariem, kas bija Latvijas mobilais telefons un NMT sistēma, un milzīgs telefons. Tāds man bija pirmais mobilais sakaru minūtes, neatceros, maksāja rubli vai kaut ko, vai kas tur bija eiro vai eiro, tie repšiki vai Latvijas rubļi. Vienmēr sakot, tas viss bija ļoti dārgi. Telefons maksāja kā laba mašīna, un sakari maksāja, 1 minūte kā litrs benzīna. Man liekas, kaut kas tam līdzīgs apmēram bija. Tas bija mega dārgi. Bet bija stilīgi. Es braucu, teiksim, uz Kuldīgu pie Brūtes, un no turienes zvanu muterē, un saka, es tev zvanu no Kuldīgas, no mašīnas. Viņi saka, ko tu muldi, tas nevar būt, saprot, tā kaut kā. Un te es gāju uz underground uz diskotēku, un tad jau bija tas, visiem bija čemodāni, man bija Nokia 150 vai 250 tāds pagājušs telefons ar šitādu antenu, un viņš tā pieliek pie siksnes, un tad es undergroundā bija pirmais čalis, un man bija telefons pie siksnes. Lūk, un tad parādījās, man liekas, Tele2, es uzreiz aizgāju, protams, viņi piedāvāja visu mūžu zvani bez maksas vai kaut kas tam līdzīgs. Tur bija kaut kāds mega piedāvājums. Protams, tas visu mūžu ilga neilgu laiku, bet tas, kā viņi pievilina, tā bija kaut kāda negodīgā komercprakse, jo tur bija starp Tele2 abonentiem visu dzīvi līdz mūžu beigām sarunas bez maksas, vai kaut kas tāds bija, saprot. Un, protams, es aizgāju pie viņiem, man draugi arī aizgāja pie viņiem, un tad man sākās problēmas ar to LMT, ka viņi kaut kā negribēja man to līgumu noslēgt, negribēja izbeigt, pēc tam vēl kaut kādas rēķinas piesūtīja kaut kā, un tad, kad viņi tā darīja, es priekš sevis nosolies, ka es nekad vairs neiešu pie tā LMT,
jo reāli es ar viņiem pirmkārt cik daudz laiku čakarēju pie viņiem braukājot, tad jau nebija nekas tur baigi attālināts un visādi interneti un tā tālāk. Man jau viss beidzies, man joprojām kaut kāda vēl rēķini jāmaksā, vēl kaut kas. Tas bija murgs. Tāpēc LMT, no. Nu, kopš, tas bija 30 gadu atpakaļ vai kaut kas tam līdzīgs, es precīzi neatceros, varbūt 25. Nu, lūk, un tad es ilgus gadus biju Tele2 klients. Es biju no pirmās dienas, man tātad tur bija daudz numuru, un lietoju Tele2, un ja kāds man kaut ko piedāvā, es beigi neiedziļinājos, jo Tele2 man arī normālas cenas deva, man uzņēmumam, es saku, 11 dažādi numuri, interneti, viss kaut kas, un tad vienreiz, es skatos, kas tas man par rēķinu? Nu, teiksim, man parasti jāmaksā, pieņemsim, bija 100, tur pieņemsim 50, skatos, man jāmaksā gandrīz 300 mēnesī. Es domāju, kā tas var būt? Paskatos, man izrādās beigušās atlaides. Es zvanu, es saku, kā, es jau pusgadu, es taču katru rēķinu nevaru nočekot. Es saku, es pusgadu jau maksāju, es jau pārmaksāju 800 par to pusgadu. Kāpēc tā? Viņi saka, jums beidzās atlaides. Es saku, nu pagaidi, kā tad es varu zināt? Nu, ķipa, man visu laiku jāsako tam un tā tālāk. Viņi saka, nu, mēs tā vairāk nedarīsim, turpmāk jums kāds tur zvanīs. Es domāju, paga. Davai es pamēģināšu biti. Es piezvanu bitei, es saku, kā būs. Viņi saka, tev būs atlaides, un tas būs forever, un ja tā atlaide beigsies, tad tev operators zvanīs un brīdinās jau laicīgi, lai turpinātu to atlaidi. Es domāju, labi, es dažus numurus pārlikšu uz to biti, un tā pamēģināšu. Pārlieku dažus numurus uz biti, un man vēl servisā Tele2 bija slikta zona tieši, nu, šeit, visur, ok, bet tieši šeit tāda švakāk. Un es pārlieku tos numurus uz biti, un kaut kāds 2-3 gadus pie bites, un nekādu problēmu, un iet labi. Un tagad Tele2 atkal ar visu šito, un atkal viņi man nepiezvana, nepabrīdina, un atkal mainās šis te tarifs, saprot, uz dārgo tarifu. Un es vienkārši visus numurus nafīgi pie bites. Nu, man ir palicis viens internets pie Tele2. Danī vietā labāk zona Tele2. Un šie man atkal zvana, kā tad tā? Es visu šito izstāstu, es saku, nu, bet veči, jūs man solījāt toreiz, ka zvanīsiet, tagad solījāt, ka zvanīsiet, toreiz nepiezvanījāt, tagad nepiezvanījāt, bite patiešām pagāja tie 2 gadi, un viņi man zvana, viņi saka, jums beidzas tas līgums, vai mēs pagarināsim atlaides. Un tā arī, nu, salīdzinoši, jā, man tās atlaides ir vairāk kā puse no tā, kas ir rakstīts mājaslapā, līdz ar to, tie tarifi, pat tad, kad man zvana kaut kāds Tele2 un piedāvā kaut kādas super cenas, tās super cenas vienalga ir par kādiem 20% dārgākas nekā šīs te bites cenas. Līdz ar to bite ir lētākais. Vēl viena lieta, jā, es uzstādīju internetu, nu tā, kad es sāku, pirms kādiem gadiem, 4-5 biti, uzstādīju šeit internetu, un man arī bija, kamēr es testēju, bija baigais ātrums. Un tad, kad es jau tā kā bija pieslēdzis, kaut kas tur sačakarējās, galīgi vairs nebija. Es zvanu uz klientu centru, es saku, veči, kā tad tā? Nu, iespējams, viņi zina, ar ko viņiem darīšana un tā tālāk. Viņi saka, kur adresē, kur atrodas un tā tālāk. Un toreiz viņi kaut ko palaida vaļā kaut kādu šļauku. Un tagad jau kādus gadus 4-5 man ir afigēnijs internets. Nu, saprot, gan telefonā es lietoju bezlimeti, es ļoti daudz visādas video filmēju, kačāju un tā tālāk. Nu, es nezinu, man, ja ne terabaiti, tad man ir ļoti daudz gigabaiti trafika. Viss lido internets. Jā, protams, es aizbraucu kaut kur ārpus Rīgas uz motokrosu un tā, tur tas internets rāda, ka tur tas 5G ir, bet, nu, viņš visur ir švakāks. Bet tas ir visiem. Bet, nu, tas, cik man tas ir vajadzīgs? 0,5% mazāk. Pārsvarā man ir Rīgā, un Rīgā visur man ir ļoti labs internets, bezlimita zvani, blā, 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 nožāvājās jau garlaicīgi tēma, ja. Līdz ar to sakaru kvalitāte bitei mani apmierina, bet es teiktu, ka viņi visiem faktiski ir vienādi. Es neesmu lietojis tagad LMT pēdējos 25 gadus, bet Tele2 un bite es teiktu, ka baigi neatšķirās. Vienkārši tur, kur man vajag šeit servisā, man Tele2 bija sliktāka zona, un veikalā man atkal Tele2 ir labāka zona tieši internetam, tāpēc veikalā man ir Tele2 internets, kurš vairs nav pa lēto, bet es man pie vienas vietas, es tur baigi vairs neiedziļinos, jo man jau tur nav opcija. Varbūt, ka tagad arī tur bitē ir zona, un man tur viens internets stāv tāds, kurš tur varētu pārvietot, bet es baigi neiedziļinos. Nu, lūk, tāds ir stāsts. Un jā, protams, tas, ka tev noslēdz tādu līgumu, tā teikt, bez tevis noslēdz līgumu ar tādām milzīgām soda sankcijām,
Nu, tas neizskatās pēc labas komercprakses, un es domāju, ka tie bites speciālisti, kad viņi pieņēma šādu ideju, vai mēs darīsim tā, viņi jau zināja, kāds tam visam būs sekas un tā tālāk. Tā kā, bet no otras puses, kāpēc, bita man ir labākais operators, no visiem viedokļiem, viņi patiešām ir uzvedušies vislabāk kā citi, tātad vienmēr šo te atlaidi ir devuši, vienmēr ir piezvanījuši. Protams, šis te draudu līgums, tas jau nav personiski man, tas ir visiem klientiem, ne tikai man. Un līdz ar to es to neuztveru personiski, un tā kā es esmu loyal customer, nedomāju, ka man vajadzētu vairs iet projām pie citu operatoru. Man arī neuztrauc tas, kad ja es kaut kur aiziešu, tad man varbūt uztrauc, ja es likvidēšu uzņēmumu, piemēram, un man šos telefonus vairāk nevajadzēs, vai likvidēšu kādu struktūru vienību. Tad ko? Tad man būs jāsamaksā par vienu telefonu, tur sots, 300 vai 500 eiro. Tieši par to, ka es atslēdzu to numuru. Tas varbūt nav baigi funny. Man pat izdevīgāk tad ir, lai viņš vienkārši stāv un tur neviens nezvan vai kā. Tāds stāsts, ko es neizstāstīju, es ceru, ka es visu izstāstīju. Līdz ar to šī nav produktu izvietošana, es nevienu nereklamēju, es vienkārši dalos ar savu pieredzi, kāda man ir mobilo sakaru operatoriem. Bet skaidrs, ka visi izmanto kaut kādas viltības, par to jau šaubu nav. Bet es saku, līdz šim bita priekš manis ir labākais. Tas viss. Peace!